Pilsoniskā savienība sagatavoja tiešām, es gribētu teikt, unikālu piedāvājumu, kas saistīts ar progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokli un regresīvo sociālo. Esošais budžeta piedāvājums uzliek pārāk lielu spriedzi tām iedzīvotājiem, kur saņem atalgojumu līdz 500 lati. Un tagad tas, kas tiek piedāvāts, lai glābtu Starptautiskā valūtas fonda prasības, paceļot līdz 26% iedzīvotāju ienākumu nodokli, tātad tieši šī grupa, kurā atrodas 500 000 cilvēku. Arī sarunās ar prezidentu vēlreiz tika uzsvērts, ka prioritāte ir nodarbinātība. Un, ja mēs vēlamies kāpināt nodarbinātību, tad nedrīkst sadārdzināt darbspēka izmaksas. Un tātad, ja mēs runājam, kas ir lielāks ļaunums vai mazāks ļaunums, tad nenoliedzami iedzīvotāja ienākuma nodoklis, pašnodarbināto aplikšana ar paaugstinātu likmi un vienlaicīgi runāt, ka mēs lūk šādā veidā atbalstam mazos vidējos uzņēmumus, tas ir pretrunā ar to, ko mēs gribam sasniegt. Un jūs te drusku vienkāršots teica, ka mēs paceļam likmi par 3%. Jo pie 23% likmes vienlaicīgi bija priekšlikums samazināt neapliekamo minimumu no 35 uz 25 latiem un atvieglojumi par apgādību esošu personu no 63 līdz 25. Šeit atvieglojumi tiek saglabāti. Nu jā, vispirms pabaidējām vēl lielākām briesmām, pēc tam sakam, ka, tas nebija pabaidējām, tas bija pirmais lasījums, kas, principā arī, no sociālo partneru puses... Nē, atvēzējāmies, ka nocirtīsim visu galu, nocirtām pusgalu. Bet vienkārši izvērtējam šos divus piedāvājumus. Es vairāk kā šos skaitļus minēju, bet tomēr, manuprāt, tas ir svarīgi šos skaitļus atkārtot, lai arī cilvēki... Bet, Dombrovskis, mēnešiem visai Latvijai tika teikts, tā skaitā no jums, no Repšas, no visiem, ir tabū PVN celšana un darbaspēka nodokļu celšana. Mēnešiem mēs to klausījāmies. Tas ir ārprāts. Tieši tāpēc ļaujiet man pabeigt par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ar ko atšķirās jaunais piedāvājums no vecā? Jaunais piedāvājums ir izdevīgāks ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem. Konkrēti. Tātad, ja ir strādājošais, kuram nav apgādājamo, tad tiešām šis pirmā lasījuma priekšlikums bija izdevīgāks. Ja ir ģimene divi strādājušie viens bērns, piemēram, tad līdz ienākumam 320 lati izdevīgāks ir jaunais modelis. 320 latu strādājušie. Ja ir divi strādājušie divi bērni, līdz ienākumam 510 latus strādājošo, izdevīgāks ir jaunais modelis. Ja ir divi strādājušie trīs bērni, līdz 580 latiem uz strādājušo, izdevīgāks ir jaunais modelis. Lūk, kāds skaidrojums? Nē, paldies. Jā, vienkārši es sapratu no tā, ka jo būs mazāk ienākumu, jo šī valdības politika būs arvien pozitīvāka. Tātad mēs praktiski tajā virzienā mēs ejam. Un es jau arī to teicu, ka mums ir ļoti maz palikušas arī tādas ģimenes, kur ir divi strādājošie cilvēki. Mums faktiski ir nestrādājošie, ir strādā tikai viens. Mēs strādājam Baltijas tirgu, un Baltijas tirgu tomēr iedzīvotāja ienākuma nodoklis 21%. Tas gan jā. Neapliekamais minimums, minimālā alga ir daudz augstāks. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams ieviest progresīvu iedzīvotāju ienākuma nodokli ar noteiktu skalu, un palielināt pie tām neapliekamu minimumu. Tikai atšķirība no iepriekšējiem runātājiem, arī, piemēram, Pilsoniskai savienībai līdzīgi simpatiski priekšlikumi, es uzskatu, mēs savu alternatīvu budžetu neatsauksim, ko izdarīs koalīcijas partijas, par ko viņi jau esat vienojušies. Viņi prezentēs no tribīnes un atsauks. Mēs aizstāvēsim un pārstāvēsim. Lai sabiedrība visu šito lietu vairāk vai mazāk pieņemtu, ka viņi saprastu solidāru attieksmi pret visiem iedzīvotāju slāņiem. Un es domāju, ka viņi daudz var saprast to, ja viņi justu, kad tas treknais gals ir gatavs padalīties ar nodokļos ar to nabadzīgo. Vai izstāst, ka ir gatavs? Es domāju, ka uz doto brīdi varbūt šādi signāli nav doti, un es domāju, agri vai vēlu iedzīvotāju progresīvais ienākuma nodoklis būs jāievieš. Mūsu likme tā ir 1000 lati, no kurā varētu sākt. Tas nedos fiskālu efektu, bet tas būs pozitīvs signāls sabiedrībai, ka mēs tādā virzienā virzamies.